hamburguesa. Paldies, ka atbrauc. Nu, jā. Nu, ko mēs sākam? Bārdas vistas, klausies. Bārdas kūpinājumu. Bārdas kūpinājumu. Bārdas kūpinājumu. Nav tikai vistas, ir viss kaut kas, jā. Jā. Zini, kā ir? Es te braucu uz šejienu, es tā domāju, ko mēs pļāpāsim, ko mēs runāsim, un es izdomāju, ka jāizstāst, kā tas vispār viss sākās. Un tas viss sākās jau gadus kaut kādus... Es jūrā vēl gāju. Tad bija tā, ka es biju jūrā projām. Atnāc mājās, tur bija kaut kādi 2-3 mēneši kaut pa mājām padzīvot. Es jau biju, tad es vēl Rīgā dzīvoju. Un tāpat braukāju uz tiem brānguļiem katru nedēļu un tā. Un kā, pie viena čoma padzer kafiju, pie otra čoma padzer kafiju. Man jau, brīvs no jūras esmu un varu darīt, ko gribu, bet apnīk jau to kafiju, un es jau tiem čomiem arī jau sāku apnikt. Un es izdomāju, ka kaut ko vajag darīt, aizpildīt to tukšo laiku. Un bija kaut kā, mums bija maza kūpinātāji. Tur, nezinu, 1,50 m x 1,50 m, varbūt pat tik daudz, ne metrs reiz metrs. Un tad vienā reizē kaut ko izdomājām, un davai uzkūpinam kaut ko. Nezinu, tur senčiem kaut ko davai uzkūpinam. Atbrauc tur. Neatceros, kaut kāds pasākums bija vai kaut kas, davai uzkūpinam. Jau baigi labi sanāk kaut ko. Tur dēlam bija kaut kāds arī pasākums, tur ciemos jābrauc, es paņemu to kūpinājumu līdzi. Jo normālos aizbraucām uz to māru pie viņa tiem čomiem, tur vecāks pats. Kur var nopirkt? Jā. Standartiņš. Un es domāju, davai, es aizpildīšu to brīvo laiku, kamēr esmu no jūras mājās. Nav ko darīt. Tad šī nav pirmā pieredze, jā? Nē, absolūti. Arī vēsture ir akala jūra saistīta. Un tad kaut ko kūpinājumu, beigās saprotu, ka tā, radi draugi, visi prasa, vajag. Yeah. Un tad beigās saka, tā kūpināto paliek pa mazu. Jā. Fātrim saka, bišķi pa mazu vajadzētu, kaut ko bišķi lielāku. Bet tā jau, citādi, fāters ir taisa, un tāda lieluma mānija varbūt vai kaut kas man, un viņam ir, es nezinu. Un, davai. Es tagad aizgāju reisā, atnācu no reisa mājās, tad viņš jau tur bija tos guļbūs baļķis kaut kāds dabūjis, ko tur viss tur savests pagalmā, bija izraksts tur tā trūba, visi. Vēl pasaka, visi ir baļķis nokupinājumu. Nē, tur bija tā, ka tur es ieraudzīju, ka ko viņš tur tiešām bija ieguldījis darbu, vecais rītīgi cepuri nost un sabūvēja to kūpināto visu ar jumtu, sataisīja tās reistes, es vēl atceros, vēl bija tas uz Brāslas ielas brauc tos sietus pirku, kas tur bija tas kaut kāds Krievijas saistīts metāla uzņēmums un Jā, Latvijas metāla, Rosmetāla, kaut kāds tur, es neatceros, vienmēr sakot, un es tur vienīgā vieta, kurš to sietu atradu visu, kāds tur vajadzīgs, tur ņeržas sietas un visu, un tur vietējais darbonis uzmetināja to sietu visu, sataisīja visu, un tas itām dziesmā, un tā kaut kā, tad to baigi labi, rītīgi forši, tur čomiem draugiem, viss nekur tā vairāk, tad jau vēl TikToks nebija, un tā, un pēc tam viss, kaut kā palika. Neko, tur viss jau sākās cita. Draugi atēdās, jā? Jā, nē, pat zin kā, kādreiz kāds saka, kad tu uzkūpināsi vai ko, jā, un bet, tās citas darīšanas arī nomainīju savu profesiju, un absolūti nebija laika. Pagāju NT gadi, man dzimšanas diena tagad bija 16. augustā. Visu vasaru rījuši to šašliku, visi, cik vara. Es domāju, mans dzimšanas diena kaut kas savādāks, jā. Es tāds, senš dzīvotajos brāņos mātēs, mošku uzkūpinam vistas. Yeah. Jo tā marinādas recepte, to zina tikai man māte un es. Un viņas ir bez etiķa. Un davai uzkūpināšu. Tur, izdomāju, labi, man atbrauks tur Valmieru čomu manēja. Tur tam vēl, tad es aizvedīšu uz Rīgu, tur kam, tur ko, tur, labi, kaut kāds 7 visas paņem uzkūpini, tur tāpatās. Yeah. Čom atbrauc visi tur vakarā, tūsiņš vēl viss kaut kas pie galda sēžam, ritīgi foršs pasākums, un
Nu, bet tev šitā lieta sanāk. Tas bija 16. augusts, jā, tieši dzimšanas dienā viņi man to saka un kaut ko. Un es no tam, man tāds klikšķis. Vai vajag. Un viss. Jā, un no 1. septembra iespringu tajā ritīgi. Jā. Nokārtoju PVD atļauju. Un, lai nestāst, kad visi tie kantori nagu maucējumi vispārējie. Man tikai un vienīgi labs atsauksmes. Tiešām. Visu izstāstīja perfekti. Kam jābūt, kā ir jābūt. Nu, tiešām. Gan jau, kad ir arī pamainījies. Tur tas sentiments agrāk tur bija tā, ka tur vēl es nezinu, kā agrāk, bet katrā ziņā cepur nost un to visu izgāja, PVD visu, kā oficiāli arī, lai ir vajag arī vidā, lai viss kārtībā. Un arī tur uzzunīja, visu izstāstīja, pieregistrējās, visu uztaisīja, aizgāja uz banku, uztaisīja arī ar kartēm norēķināties, ar visu super. Un tas tā iegriezies, un tad bija kaut kāds viena diena, Limbažos tirdziņš svētdienās, tur reiz mēnesī ir kaut ko. Labi, jāstartē tajā tirdziņā. Es domāju, kā būs, es taču nezinu vispār. Kāpēc uz Limbažiem? Tas beigas gabals. Draudzene no Limbažiem. Ok. Abrakadabra, jā. Un tā tos Limbažus paņēma to Limbažu tirgu. Tu uz izbrīnēm? Izbrīna, es pats biju izbrīnā, jo, kas tas tāds esmu Bārds kūpinājumi, kas tas Rolands Bārda viss, bet, te teikšu godīgi, liels paldies TikTokam un Facebookam, jo, kā tas tika pasniegts, es arī parādīju, kuras iegādājos vistas, kā viņas man kūpinās, man ir lēnā kūpināšana, tās 8 līdz 10 stundas es tās visas kūpinu. Tajos 70-80 grādos man nav, lai man tagad piedod vispārējie, kur pasaka, ka 2 stundās ir viss izkūpināt, tā ir cepta ar kūpinājumu garšu, un tagad noteikti būs ārprāts, kas visi man klubs virsū. Bet es šodien atklāju, ka es neesmu vienīgais, kas ilgi kūpina. Ir vēl viens Kurzemē kungs, kas arī ilgi kūpina. Es visu šito paņēmu, pastāstīju, parādīju, atklāti. Visu bez kaut kādiem noslēpumiem. Vienīgais, ko viss prasīja, vai kāda ir tā marinēšanas recepte, es pateicu, tā kā Coca-Cola ir nekad. Nē. Jā, vajag kaut kādu, pirmkārt, vajag kaut kādu šito te, kā saka, tādu tā kā intrigu bišķiņās. Es tā kā, labi, tur viss dabīgie ingredienti, bet, mans uzsvars uz to, man garšo kūpināt visu. Pašam ļoti garšo. Bet pēdējā laikā bijis tā, ka tu nopērc vienalga tur. Viņš viss ir ļoti etiķēns. Man etiķis arī garšo, bet ne tā, ka tu ēd gaļu un viņi ir etiķis. Jā. Un tāpēc jau var 2 stundās izmarinēt. Tur jau tā lieta, jā, jo, labi, zin kā, katram savs. Ir arī bijuši tirdziņā pienākumi paprasa, vai ir etiķis marinēs, saka, nē, tad nē. Katram jau savs ir tās garšas kārpiņas, kā viņš vēlās. Lūk, un tās marinātas prasīja visu, un es domāju, kaut kas, un tad man viens čoms no Tūjas pateica, ka ja jau līdz Limbažiem es ticu, kultas tirgus katru sestdienu ir. Jā, bet tas ir tuvāk. Tālāk, no Malmieras ir tālāk. Pagaidzi, skultas. Skulta ir pārbrauc, no Limbažiem pārbrauc pāri šosejai pie jūras, Vidzemes jūrmā. Saulkrasti, kas tur tas, un tur katru sestdienu ir tas tirgus pie tās baznīcas. Es domāju, kāds es tur, ko tur, netikšu, es taču nebūšu tas, kas nepamēģinās. Un domāju, labi, pamēģināšu, sazināju, visu sarunāju, visu aizbraucu. Tās uzstādes skatos, kad tur, kur man nolika, kur stāvēt, pretī bija kundze, jau var redzēt, ka viņa jau tur gadiem iet, jo viņa jau bija uzkrausies, viņai visu laiku bija 6-5 cilvēku rinda. Jā. Un man neviens nenāk, man viens atbrauc, mēs speciāli no Rīgas braucām, tev, Roland, tur tiktu kā, tiktu kā redzējām, visu. Tā man jūras kolēģis Imants, Imant, paldies tev. Tu arī piesaistīji klients.
Un tie vēl visi sabrauc, un tad tāds uzplūdums. Tad, no sākuma bija viens vienkārši nopirka 2 vistas, kas bija pasūtījis, kas viņš no TikTok atbrauc. Jā. Un viss. Es skatos, tie cilvēki iet pie tās kundzes, iet tur, un es tur stāvu. Es domāju, vāks, viss jau čau, varēšu tās vistas tagad pacēst. Jā. Nē, tur bija tā, kad tā kā es tirgus pārzinēju, jautāju, cik ilgi notiek tā tirzniecība. Viņi teica, tā 12, kā baznīca nozvana, tā beidzās, bet es jau 10. Tukšām kastēm jau bija ceļā uz Brēnguļiem apakaļ. Lūk, jā, nē, baigi ātri un viss. Sanāk, pamaz bija paņēmis līdzi, ja? Tās stundas jau tajā diennaktī ir tik, cik ir, un tās dienas jau arī ir tik, cik ir viņas tajā nedēļā. Bet katrā ziņā... Vienkārši nepaspēja uzkūpināt, ja? Jā, tur, zin kā ir pagaidām, es vēl taustos, vai ne? Es uz to, nevis uz to kvantātu, es laikam vairāk uz to kvalitāti pagaidām, ne, bet visu laiku, bet vēl jau, es jau varu tur vēl sataisīt 3 stāvus tai kūpināt, vai viņi jau ir lieli, 3x3 kūpināt, ka ir bijuši, kas pie manis atbrauc apskatīties to kūpināt, viņi saka, tā kā pirts. Bez maz vai un tā, bet... Bet tad tev iet tas process tur 24/7 bez mazai, jā? Nē, process ir sagādāt, man ir vistu šķīņķi, desas, cūgais desas un lielo paknu pastēt. Es tev visu to atsūtīšu, tu varēsi nobaudīt, es domāju, kad... Ja kurjer pasts strādā sestdienas, svētdienas, pieņem, ka tu nedēļas nogalē jau nobaudīsi. Ok. Jā. Bet tev vajag tajās augstumsomās sūtīt, jā? Es tev vakumā un laiks pateicīgs būs viss ok, jo kūpināšana ir ārsta, ar citu arī, kas ir citi saka, ka tur, cik ilgi var turēt to vistu, cik ilgi kūpināšana, konservēšana. Tas ir konservēšanas veids. Un kas ir ilgi lēni kūpināta, viņu var ļoti ilgi glabāt, vienkārši viņi stāv to leduskapī, galvenais, lai nav maisā iekšā, lai gaiss tiek klāt, lai nesasmok, un viņas ļoti ilgi var stāvēt. Lūk, un tas viss ir tā iegājis. Tas kaut kādā papīra maisā labāk glabāt, jā? Mājās, jā, kaut kādā bezmaz cepam papīrā ietin, un būs ok. Nezinu, kā tev būs pacietība ilgi glabāt, bet, Diez vai. jā, man ir bijis, ka prāsa, šito to es atlikšu tā, un cik man ilgi viņi glabāsies. Man ir čatiņš, Bārds kūpināja čatiņš, ka tur pasūtījumi kaut kā nāk, un tas viss, un tad, tad es paņemšu, tad man uz nedēļu. Ko tu uz nedēļu? Beidz pacietība kāda. Bet katrā ziņā, zini, kas ir? Tas ir, liekas, jau kūpina pa labi, pa kreisi visi. Kūpina pa labi, pa kreisi. Ļoti, ļoti daudz, pilns ar kūpinātājiem, pilns ar tiem andulētājiem tajos pašos tirdziņos, ka tu pastaigā, pirms tam, kad es tā baigi uzmanību tā nepērs, bet arī es atceros, taču arī tagad es to redzu, ka tā gaļas, tā sadaļa ļoti daudz, tur tāds kūpinātājs. Bet katram tam kūpinātājam ir savs klients. Tas cilvēks iet pie tā, un viņš zina, tur tāda garša, tas. Es no sākuma no tā baidījos, zin kā cilvēki jau braukā uz tos kultus tirgu jau tur gadiem, un tas jau ir tā kā tāda tradīcija tur apkārtējiem no Salkrastiem, no Tūjas, no tā gala, visi brauc uz tos kultus tirgu. Forši. Kungs un kundze nāk viņiem groziņš, viņi atbraukuši uz tirgu ar grozi, tur daudz ir groziem, tur viņi tur pie viena nopērk tur olas, pie viena tur dēsa, pie viena tur to baigi smuki. Es tev baigi gribētu uzaicināt uz Māpils tirgu, bet Māpils tirgu ir vieni, kas uz vietas kulpina. Viņiem mobilās kulpinātājus. Man šito čomē atsūtīja kaut kādu vidiku. Jā, viņi siltas, viņi cipat ar... Jā. Bet, tas nekas, kur tu šitajā te arī bija konkurenta tantiņa, vai nē, bet forši, nē, bet baigi interesanti, kad es saprotu to, kad, pirms tam es domāju, es jau biju izplānojis, ka tas pirmais tas tirgus tajos Limbažos aizgāja, rītīgi labi aizgāja, es jau sāku skatīties, kur nākamais tirdziņš, tur varētu pieteikties. Bet ietrāpīju šajās kultas tirgu, un tā arī es domāju, ka jāskatās, cik kā, un
Tad to taciņu tur būs jāiemina. Tev vienkārši, tur riņķi apkārt nav nekāda tirdziņa. Nu, kāpēc jātieši tādu gabalu? Valmierā? Nu, vai Valmierā, vai, es nezinu, Cēsīs, Rujienā, Valkā, nu, tur Raunā. Tur riņķi apkārt netrūkst vietas. Es nezinu. Man kaut kā velk no mājām tālāk. Patīk pavizināties. Jā, patīk pavizināties. Un labi, tas attālums tā arī mūsdienās nekas nav. Un šodien jau arī rēķinies. Es jau biju gan Rīgā, gan aizbraucu apakaļ uz Branguļiem, tagad vēl pie tevis braucu un atkal braukšu. Es esmu nobraukājies, bet, nē, es nezinu. Kaut kā tas, nezinu, Valmierā ir arī ceturtdienās tas tāds tā kā vakar tirgus arī, kur pa mājražotājiem kas tirgu, bet es tur neiešu iekšā tur, lai vietējie darboņi ņemās un visu. Bet tu čeres vietējais. Es esmu. Tur jau tā lieta, ka tā, zin kā, tas vietējais jau ir tas, ir forši to vietējo nopirkt. Man pateiksim, es arī uz Mālpili seju tirdziņu. Tā man jau tradīcija jau ir. Jā. Es tagad šo svētdienu nebiju. Pagaid, viņš ir katru nedēļu? Ne, viņš katru otro svētdienu. Katru otro svētdienu. Katru otro svētdienu, jā. Un viņš forši tas tirdziņš. Viņš tiešām sakarīgs. Tur Mālpils iedvesmo meiteni uztaisījusi ir ritīgi tāda baigo ampeli. Tur viss notiek, vecīt. Tur ir live stream iet vaļā paralēli. Tur ir, jā, Mālpils tirgus tagad. Bet ritīgi īstenībā tā tirgus kultūra sāk atdzīvoties. Tā kā man draudzene teica, gribās tādu ritīgu tirgu tā kā Emīla Nedarba filmā. Jā. Nu, tāds riktīgs, gada tirgs, jā, ritīgs, tur kāp tajā, kas viņš tajā, tur augšā stabā. Tie ir gada tirgi, jā, bet tāds tirdziņš, redz, un cilvēki brauc, lai arī, jā, tajā tirdziņā tas produkts ir dārgāks nekā veiklā, nu, būsim reāli, ir. Bet es uzreiz uz to arī skatos to, es zinu, kāds tur darbs ir ieguldīts. Es zinu pats, man nav tā, ka es vienkārši iemetu kūpinātavā, izkūpu un viss. Es katras 15 minūtes eju skatīties temperatūru. Katras 15 minūtes. Jāiemarinē. Tev vajag artificial intelligence robotu, kas tur staigā. Vajag Ilonam Maskam uzzvanīt lēcu pa pastkādu. Un tās pašas... Viss tas jāsamarinē, te paši šķiņķi ir jāsamarinē, tas ir laiks, tas nav tā, es visu sametu vienā baļā, tu katra vista tām garšēlām, visu to, tā ir sausā marināda, principā. Katra vista tev ir jāsamērē, tas šķiņķis labi, tos bišķiņi vieglāk. Dēsas uztaisīt, es nezinu, tas dēsa vienkārši radās to, ka man tajā čatā, kad taisīs kaut kāds dēsas uztaisīs, un taču dēsas jāuztaisa. Mājās ir gaisa mašīna, parastā gaļas mašīna elektriskā, un kurai tas gaļas dēs taisījāmies nīpīši. Jā. Un redz, uguļas zarnas jāatrod, atradām, dēsas kā taisa arī atrada visu, tas tur kaut ko, un pēc savām garšām, kaut kādas 3-4 reizes izkūpināja sapratu un atrada to īsto garšu, un man katram produktam ir sava kalkulācijas lapa, kur ir uz kilogramu, tik grami, tas. Lai nav tā, ka vienā nedēļas nogalē man tāda garša būs un citā identisks viņas būs. Varbūt kādam nepatīk, varbūt es sāli baigi nelietoju daudz uzturā kā tādu. Nē, es sāli lietoju, bet viņš nav izteikts tas sāls. Ir bijuši cilvēki, jā, kas pasaka, varēja būt garši jaudīgāk. Sorry, tās ir mans garšs kārpiņas, un ja man no 50 cilvēkiem, 2 pasaka, ka sāls varēja būt vairāk, sorry, es neņemšu vērā. Nē, protams. Nē, es dzirdēšu to, jā. Bet, sāls arī jau... Jebkurā gadījumā tev, tu nekad neizdabāsi pilnīgi visiem. Tieši tā. Vienmēr būs... Vienam vajag sāļāk, vienam mazāk sāļāk. Jā, ir bijis arī tā, ka cilvēks saka, un varēja būt vairāk tā kā izkūpināt. Jā. Bet tā ilgā lēnā kūpināšana, tā gaļa saglabā to gaļas struktūru, viņa nav izcepta cauri līdz kaulam. Kauls būs sarkans viducī. Viņš būs. Viņš nav izcepts viss. Un dažreiz cilvēks uzraujās to, ka viņš, piemēram, atlaiž tur kaut ko kaulu, viņš redz sarkans kaula gals. Gaļa ir gatava. Kauls, nē, karstajā kūpināšanā, jā, tur izbliež visu cauri, tur ir tā, bet, tajā nē. Un ir tās nianses, ir cilvēki, protams, kāds saka arī, visiem tu neizpatiks. Jā, loģiski. Tas pats man arī uz kuģi bija. Vienam māte, vienam meitu, vienam kleiti. Jā, uz kuģi var tas pats bija, jā, tur tā es vienam, otram, trešam, ceturtam, jā, tur
pirmajos reisos ārprāts ņēma galvā, ko tu pirmajā reisā vai otrajā, jo tas man viens kapteinis tāds pienāca, viņš pat, ko tu ņem galvā, tu saproti, tu te nosaki to pasākumu. Jā. Tas, ka tur no 24 purniem viens kaut ko pasaka, man sieva mājās tur taisa tā vai ne, un es zinu, kā jauns gurķis, ten kuģiņos, viens, ko man tagad darīt. Un tāpēc es no tā arī sapratu, viņš man pateica, tev nav, ja tev no 24, 23 pateiks, ka es sūdzu un 2 tikai, ir labi, tad ir jāizdomājās. Jā, ka jāmaina. Lūk, un visu šito te, kas savals, protams, es ņemu vērā cilvēku ieteikumus, bet man un tas ir par to laikietilpīgumu. No tās desas taisīt, tas ir afigeķi ilgi. Jā. Tas ir nenormāli. Tas nav tā, ka bija kaut kas man TikTokā komentāru uzrakstījis, izskatās iekšā, ka tev ir kotleti. Principā maltā gaļa ir kotlešu māsa. Un, teiksim, kā tu pirms tu brauc uz tirdziņiem, ja tu uzreiz startē ar tirdziņiem, ja tu pirms sākumā caur TikToku mēģināji kaut ko tur? Visu aizgāja TikTokā. Vienkārši TikToks, reāli TikToks. Tad sapratu, kaut ko paspiegoja, kā citiem kūpinātājiem tas notiek. Jā. Pazondēju, man tur pastāstīja priekšā, kas un kā un ko, un kaut ko aizņēmos no viņiem. Tā kā es teicu, konkurence jau, es esmu pa pozitīvu konkurence. Konkurence jau jābūt. Tu nevari atslāpt. Tas dzen progress. Tas dzen viss, un aiziet, jo, uz tirgus jau nevar tu aizbraukt vienkārši. Kas tāds esi, ko tur jābūt visiem PVD numuriem un jāatbilst PVD prasībām. Tā ir, un viņas ir jāievēro. Lūk, un kaut kā tas iegriezās tā, ka, kamēr mēs jau tur runājam, man jau nāk ziņas, Vizītes kruķās. Jā, un lēnā garā galvenais nestrept karstu kaut ko, zin kā, prasa jau, kad būs kaut kas vairāk no sortimenta. Zin kā, teikšu, godīgi man pagaidām ar to pašu vēl jāteikt galā, jāiebrauc sistēmā, līdz galām ir jātīstās, un tad es jau varu kaut ko vēl pielasīt pa kādam produktam tur klāt un tā. Bet, es tā kā saku, nav, man šodien arī tieši domāju, kura tā diena man tagad ir brīvdiena? Svētdiena. Laipni lūgt uzņēmējdarbībā. Jā, īsti par pilnā vilkumā katrā dienā tu kaut ko dari, kas ir saistīts ar to pirms sestdienas vai svētdienas tirdziņu. Katrā dienā. Tā brīvdiena nav. Bet, ja tev patīk tas, ko tu dari, tad arī nav baigā iespēja. Nenormāli patīk. Es taču uzņēmu pulksteni arī, es domāju, man kūpināt nav tā, ka es izēju no mājas un reku man kūpi jātar. Jā. Viņi man tur kaut kādu, 30 metri no mājas ir tā kūpinātava. Tad tajā vienā kūpināšanas reizē es kaut kādas pie 16,000 soļus. Tas ir tās vistas, tās 10 stundas, reāli pa 15 minūtēm staigā nāc iekšā ārā. Vai kaut ko, kad zāle vēl augus brauc traktorīši, pļauj zāli, pasties 15 minūtes akalēji. Bet tu ej pārbaudīt, tā kā respektīvi tu ej pārbaudīt, vai tu arī kaut ko dari tur? Es pārbaudu temperatūru. Tu pārbaudi temperatūru. Cik bieži tev ir kaut kas temperatūrā es varu koriģēt. Temperatūru koriģēja to, kad vilkmi apakšā krāstē. Katru reizi, kad tu aiziet, tev arī kaut kas ir jāpavalk? Nē, ja es skatos, ka viss forši turās te no 70 līdz 80 grādiem, viss čot, ka viss kārtībā. Jā. Es jau apmēram esmu piešāvies, es zinu, tas tur uzlieku, jo man ir 4 metri tā trūba zem zemes iet iekšā, tur vēl kūpināt vākmeņu viss, lai tā temperatūra. Tāda konstanta. Jā, viņu vieglāk, lielāk kūpinātavā, es vismaz tā pēc fizikas likumiem vajadzētu būt, ka vieglāk noturēt to, to temperatūru. Jā. Bet tāpatās ir galvā, ja tā temperatūra, piemēram, tur vilkme mainījusies, tur vējiņš iepūš vai kas, un ja tagad ir uziet augšā virs tiem 90-100 grādiem, čau, tu tur tas, nē. Bet ir taču bezvadu šitie dačiki, tu ieliec, un tev telefonā radās. Es saku, lēnā garā, es par to arī vienbrīd domāju, bet man tagad ir... Bet vajag pastaigāt, jā. Pastaigāt, man toči nāks pa labu. Tad viss kārtībā. Un ir kūpinātavas temperatūra, un ir gaļā lielāk, tur, kur viss tā, pieņemsim, ir iesprausts biezākajā daļā, tāds gaļas termometrs.
Un tu skaties, kad gatavs, tad viss tur pārbauda vēl vizuāli, tur ir tur palasa internetā, tur jāizlauž kāņi vai kas. Ir bijis fails, ir nedakūpināta bijusi. Viens bija kūpinājums, bet, paldies, man klienti bija saprotami. Nevis tā, ka, galīgi jāuz, bet, pie kaula varēja būt bišķi vairāk. Bet, ja tu nedarīsi, tad, es vismaz zinu, tā tad viss tur vēl bija mazliet kūpināta vai kaut kāds, tur jāpamaina mazliet šis tas un tā. Vajadzēja bišķi kaut ko vēl piekuriģēt, ja? Jā, bet zin kā ir, tas stāsts tiešām tā kā es arī no klientiem prasu atsauks, lai es zinu, ir ok vai kas. Un tā kā pateica, 1, 2, 3 vai ko, un es jau par to neapvienu, es saku, liels paldies, es zināšu. Un tiešām man arī viņi tā, sakarīgi, viņi saprot, kad, forši, kad tu to zini, nevis, tu viņu izdzēsīšu no čata, tevi nobloķēšu beidz mūdēt, vai ne? Es pamācies no tām kļūdām, tad tu saproti, tur bija tas jāmaina, jāpadara tas un viss. Tagad tāds digitālais klients beig forši, tev ir atgriezniskā saite, tu tirdziņā pārdod, tu viņš jau viss, viņš tev pēc tam var vispār nepienāk pie tevis. Nē. Vienreiz jāli nopērk un gatavs. Tieši tā, bet ir jau bija, kad arī ir uzrakstīts, man arī, kad no tirdziņa, ka, kā saka, laikam pieraduši cilvēki pie tām jaudīgām garšām. Šķiņķi, visi šķiņķi, viņi jaudīgāk garšā, kaut gan marināda ir identiski, marinēšanas laiks ir identisks, bet, šķiņķis plānāks pa vistu, viņš vairāk uzsūc un viņš ir jaudīgāks. Jā. Bet man tā vista, viņa cilvēki varbūt kaut kāda cilvēka daļa gaida, kad būs akal ēdīši un rītīgi izteikti intensīvi tā, man patīk, ka ir gaļas garša. Ir jābūt arī kaut kādam sālim, ir tas. Bet, kad tu jūti, ka tu ēd gaļu, reāli, man vismaz tas tā ir. Tāpēc man garšo arī asiņains steiks. Vienmēr, kad biju Amerikā, es vienmēr ēdu asiņains steiku. Lielu steiku gabali, tu ēd un jūti gaļu. Un es jau gatavoju tā, kā man garšo. Nē. Jo tā es vieglāk arī pagatavot. Nē. Nevis viens tur atnāk, jau klausies, tur pieber to. Es taču nezinu, kā tam jāgaršo ir īstenībā. Lūk, un visas tās nianses ir... Tev jau ir tā pavāra backgrounds. Pavāra nozīmīta. Jā. Batch. Klausies, kopš pagājušās reizes, kad tu biji, tas jau bija kāda leciņa apakaļ, ne? 2 gadi. 2 gadi. Kā pamainīsies tavu dzīvi? Tu diezgan esi, kā saka, atpazīstamību iegūst, man liekas, Latvijā. Jā. Kā tas tev, teiksim, kas ir pamainījies tajā kontekstā? Tavā dzīvē. Atpazīstamībā? Skaidrs, ka tu esi palicis atpazīstams vismaz kaut kādā lokā, vai ne? Pieņemsim, ka tā aizies uz multiklubu, tad nāk klāt, ir reku tas, es viņus pat nepazīstu, reku tas un tas un tas. Bet atpazīstamība arī kaut kur pa televizoru man var redzēt, šeit tad tā saka, ka ir reklāmās, un mainījusies mana dzīve ir tikai laikam uz labo pusi. Rītīgi. Bet ir uzsprādzis viss tas pasākums. Jā, rītīgi. Rēķini man tā liekas toreiz, ka es biju pie tevis, bija kaut kādi tur 3,5 tūkstoši vai ko, 3,000, sakot, tagad ir 7,149. Tas ir 2 tik vairāk, un Bet mūsdienās, man liekas, tam vairs nav tāda baigā nozīme. Tam sekotāju skaitam? Jā, tas vairs. Absolūti. Nē, man ir tāds iekšējais, ka man gribas tos 10,000. Tas ir kaut es nezinu, kāpēc man vienkārši ir, un es zinu, es nezinu. Bet kāpēc 10, nevis 8,805? Nē, liekas, tas dešuks ir tāds apaļais, tāds skaitlis 10,001. Viss jau var, mēs mierā varat man nevairāk nesekot. Un, nezinu, tas ir man tāds kaut kāds tāds... Es kaut kad sevi esmu pieķērs, bet mums kādreiz tur skaties, tur aiziet tur kaut kāds video, kāds saka uzsprākst, un tiem video tur pieņemsim nākuši klāt, tur 130 jauni sekotāji, kad tur var apstīties to analīzi, tur tiem video nāk klāt tie sekotāji. Un es tā apstās, tagad ir 7,000, vēl 3 līdz 10. Es nezinu, kāpēc man tie 10,000. Tev jāsāk ar visām mētāties. Es jau vairs neskatos uz vārdā. Redzi, un kā man būs dešuks. Pār pa 20. Jā, redzi, man kā būs dešuks, es vairs nestikšos.
Bet ko es gribēju teikt, tam vairs nav tāda nozīme pirmām kārtām. Otrām kārtām cilvēki arī kūtrāki, restīvi, agrāk kaut kā tur baigi, vismaz varbūt tā tikai likās pašam, bet bija tāda sajūta, ka, baigi svarīgs ir tas sekotājs, restīvi, tas kaut kādu to skaitu uzdzīt, un ka tikai tad tavs saturs kaut kur tā kā izspiež, vairāk tiek rādīts vai kaut kā tam līdzīgi, tad tagad tam vispār gandrīz vai nav kolerācijas. Tagad ir daži labi, daži labi satura veidotāji vai vienalga, konti, kuriem tur vispār nekā nav. Viņš tikko jauns ir, bet viņš uzbliezis kaut kādu vidi, kur kaut ko lamājās, kaut kādu bedri vai vēl kaut ko un gatavs. Un viņam tur lamājās bedri. Vispār ir tā, ka, ja tu sāc lamāties, tad ir reakšanas uzreiz. Jā, es pie tā arī pieturos. Kā es pirmajā dienā pateicu, manā TikTok kontā nebūs neviens lamvārds un nekas politisks. Neiet runa par lamvārdiem, iet runa par visu to, bet es reāli pie tā arī pieturos. Jā. Visos manos, es nezinu, cik man video ir dafigā, bet es tev pieturos, ka man nebūs. Es zinu noteikti, ja es tur kaut kādu lamu vārdu iemest, tur uzsprāgt. Nebūs. Varbūt, zikā vienkārši, tupa vienkārši lamvārdu iemest, tas parāda, ka tavu nekulturalitāti. Bet, tāda tā... Bet ir, ka tu, man te uzsprāga viens vidīgs te par kafijas aparātu. Es arī, jā. Tur uz emocijām, es arī izmaucu, jā. Tur arī pāris bumbas izlidoja, vai ne? Bet tu redzi, tik līdz ir kaut kāda drāma. Neiet runa tur, katrs mēs varam tur lamāties tur līdz bezjēdzībai, bet tik līdz aiziet kaut kāda drāma. Tik līdz aiziet kaut kāds tāds akšans, tā uzreiz visiem ir, kas tur notiek, jā. Bet vēl jau tur es saprotu, baigi atkarīgs no tā, kad cik aktīvi to komentē tas algoritms tur aiziet tam video, viss tā, cik daudz tev komentē, kas, ko, kā. Tas jau ir pakārtotais lielums. Jā. Neviens tev nekomentēs, ja tas ir kaut kāds garlaicīgs štruns. Nevienam neinteresants video. Tik līdz tur ir rekur aizgāja, tur kaut kāda. Tik līdz ir kaut kāda viedokļu šķelšanās un tā sākās tur kasīšanās par to visu, tā tas loģiski. Aiziet komentāri un tad arī aiziet, viņš sākās. Man viens no skatītākajiem video ir tas, kad visiem, kuri dzimuši 80. gados uz kreisās vai labās rokas īkšķi ir rēta. Jā. Es vienkārši, man viņš ir gan Facebookā, gan TikTokā ārprātā daudz. Tāpēc, ka visi skatās, man ir. Es esmu tur kura, jā, reāli, liekas štruns. Jā. Štruns. Man liekas, visiem tur ir kaut kāds abružājums. Kaut kāds, bet reāli pirksta video, kaut kāds štruns un tā kā tu saka, uzsprāgi. Tad tu domā, bet tu ieliec pēc tam kaut ko, tādu sakrīgu. Neiet, viss, un viņš neiet, un tu tur vari darīt, ko tu gribi. Liekas, kaut štrunta pirksts, jā, un. Nē, tas ir skaidrs, kad, teiksim, es varu godīgi pateikt, es vispār neiespringstu uz tām statistikām, es ļoti reti, kad skatos kaut kādam vidžikam, kas tur ar viņu notiekās. Es vienkārši neiespringstu. Es vienkārši iemetu kaut ko, es nezinu, kāpēc man ir tāda vēlme kaut ko. Man arī. Dzinuls ir kaut ko pākstīties. Tā ir rakstīšanās priekš manis. Tieši tā, bet man jau tas pats, visu laiku, es zinu, ka cilvēkiem tas var būt apnicīgi, es tur par tām vistām, te bārdas kūpnēm, tas ir mans tagadējais, un arī nākotnes, es to tagad griežu augšā, daru, visu, lai ir atpazīstami, visu. Eju, skatos, piemēram, Rūdis, Fāterim sūdz. Iefilmē, iemet tik tā kā, aizies, neaizies. Vismaz kaut kas cits nav tikai kūpnam, ir arī Rūdis. Šodien sēdēju Rīgā sastrēgumā no rīta kaut kādos tur pirms 7. Geogrāfijas jautājums uzzināt, kurā pilsētā. Nesls pilnīgākais, bet aizgāju. Tāpēc, ka tur uzreiz ir kaut kāds akšans tev. Tam skatītājiem ar kaut kādu, restīvi. Bet īstenībā, ja tu sāki arī par tiem, kad es biju pēdējo reizi pie tevis un viss tas, es varu pateikt tikai pluszīm, ka šis laiks gājis. Ritīgi labi. Proti? Jā, tāda labākā versija 2.0 vai kā ir. Šis tas ir pamainījies un forši ir un viss iet uz augšu un viss noteikti tā kā, cik saprot tev arī? Jā. Tā kā redzi, galvenais jau ir nesēdēt. Jā, tu biji 2 gadu apkārt, man puika piedzimst, tā kā viss notiekās. Jā, skaties, bet arī
ja tu sēdēsi un čīkstēsi, kad ir sūdīgi un viss tas, diez vai tu pēc 2 gadiem varēsi pateikt, to man baigi labi tagad. Protams. Netaču. Bet tā ir standarta klišē. Loģiski, ka visi, kas čīkst un neko nedara, tur tā arī būs. Tā arī man īstenībā tas ir, kad tie, kas nedara, tā kā toreiz sanāca nedekūpināt, ja tās vistas, jā. Tie, kas nedarīs, viņi nenokūpinās, nedekūpinās. Jā. Viss, es nedekūpināju. Ok, mācība ir, sapratu, izlaboju, vairāk tā nebūs. Jā. Un tā jau ir labākā versija 2.1. Čik un tā vēl, cik klātos ķeksīšu, tas jau pat daudzām dzīves sfērām. Jā. Vasara bija kāda viņa bija šogad, tas gan, tas bija mans šī gada vilšanās laikam. Nē, mēs neesam karstā laika cienītājs. Pastāsti, kāpēc šķilšanās? Vilšanās. Nē, es saprotu, bet kāpēc vilšanās? Man gribējās vasaru. Kaut kā šogad man ritīgi gribējās, man nenormāli pietrūka kaut kādā vienā mirklī. Varētu tagad būt tas mokošais karstums. Tur ir džumīti, jā? Nē, man jau ir pie mājas upes jau pāris reizes, bet reāls pāris reizes peldēties tikai bija. Šogad, jā. Ārprāt. Tev abuls iet gar? Jā, tieši izēja ārā. Es tur nopēldējos šogad normāli. Es zinu, jā, tu biji tur arī Branguļa alū, tu biji. Bija. Es biju viens no pieredzējušākajiem braucienā ar supu tajā kompānijā, un es nopēldējos visvairākas reizes. Man liekas, vairāk reizes iekļūt. Jūs līdz Gaujai vilkāt? Jā. Gar man māja, tad tur krēsliņš labajā krastā. Tā kā no Branguļiem pa Straumu uz leju vēl, jā? Jā, pirms cels tiltu labajā pusē māja. Okay. Un tur. Un tā vasara, zin kā bija, es kaut kad nesen tā iedomājos, gribējās to sajūtu, kā bija iepriekšējā vasarā, ka tā nedēļa nenormāls sudienis, ka tu sprāksti izēja ārā un tur mākonīts, tāds maziņš saprot, ka nebūs nekas un visu un besi ārā un gribējās to besīgumu nedēļu. Tāpēc kā apnika jau tas... Apnik tas lietainums. Ar moci arī, labi, es vairāk kā 5000 šogad nobraucu ar moci, tāpatās jau pabraukāju uz Rīgu un tā, bet tā sezona, es nezinu, tur tiem motociklistiem, kas ir tādi mazāki braucēji, viņiem vispār nekāda sezona nebija. Es nezinu, kas tur to visu regulē, bet, varētu toši bišķi palīdzināt, jo iepriekšējā pirms tam bija crazy. Tas bija šārprāts. Es saku, drusku tur padalīt, jā. Temperatūru. Ko tagad gaidam ziemu? Jā. Ar kādiem brīnumiem? Jā, es meži jāiet skatīties, ķērpi aug vai neaug. Ja pēc analoģijas, pagājušā ziema bija nekāda. Tad tagad būs crazy. 2 reizes sniegs čūrē, laikam, Valmērā. Jā, 2 reizes. Tā kā redzēsim. Bet, es ko vēl sapratu šodien braucot uz šeien, to, ko es tev iepriekš teicu, kad es sapratu, ka tev arī ir ar 2.1 vai 2.0 jau vēl labāka versija to, ka braucot Mālpilī kreisajā pusē ir izstāžu centrs. Man gribējās apstāties, bet man aizmugurē brauc fūri, kur es tikko biju atzīts, viņš padomāt, ka es esmu mērkeķis. un to es sapratu, jā, kad es pie tevis biju ziemā iebraucis, kaut kad tur vēl nekas tāds vispār nebija. Tas viss šogad. Tagad, jā. Un tagad tur ir tāda, zin kā, Mālpils un Rauhaus. Jā. Ir bišķi pastrādājuši esam. Nē, forši. Tu saproti, ka tu jau esi tā Mālpils slavenība, gan jau tev aicina uz kaut kādiem šitiem te Mālpils uzņēmēju dienām un visiem pasākumiem. Nē, skaidrs, ka visādas iespējas ir, bet man baigi nav laika. Tagad ir tā, ka baigi jāiemācās teikt nē, jo man nepatīk teikt nē. Es tāds esmu, kurš mēģinu visu laiku visiem tā kā, neizpatikt, bet man liekas, izpalīdzēt, teiksim tā. Baigi jāmācās teikt nē, jo tas tagad ir tā kā viša kriša sanāk. Jā. Ja tu visiem teiksi, davai, let's do it, let's go. Tev šitais raidījums tikai tagad, ja es esmu pirmais šajā sezonā, tad šito gan tev vajag piekopt. Jā, es jau... Arī laika nav. Arī fakts, arī laika nav, bet teikšu godīgi bija arī pārgājis iekāriens ar kaut kādu brīdi. Tā, ka vispār negribējās.
Es vienā mirklī sapratu, ka tu neesi vairs ar tām tiešraidēm kaut ko, un tu vienā reizē kaut ko, ir. Jā. Kaut kad iegāju un sapratu, kad esi. Es tev varu godīgi pateikt, kaut kādi pēdējie, es nezinu, pēdējie 10 podkāsti, kas ir podkāsti. Bet tā, ka, bļāņš, šodien brauc pie manis, kā man negribās. Tā, ka ritīgi negribās. Bet tad arī nevajag. Jā, un tad es sapratu, ka nav jēgas. Bet šodien, vecīt, Rolis brauc, buļļā, mēs jau īstenībā jau bijām sarunājuši jau pirms kaut kādām 2 nedēļām. Tas nekas, bet man kaita uznāca. Reāli ir tā, ka es gribu, tas ir forši, parunāties. Mums te ir vēl iestrādes ar pāris džekiem, bet arī visi skrien, visi aizņemti un baigi grūti kaut kā tā, salīdzināt laikus, ka vienam un otram brīvs. Rinkevičam atvaļinājums, viņš var atbraukt. Rinkevičs. Valsts prezidents. Jā, droši. Brauču, pagrillēsim bišķiņu. Viņam ir atvaļinājums tagad. Kaut kur uz ziņās rakstīja, lasīja. Jā, droši. Tā ka jā, bet katrā ziņā. Bļāj, es esmu tā no politikas atgājis. Pasties, tu Rinkevičs tā man uzreiz to es ziņas vienkārši. Es kaut kāds tur brīvbrīdis. Jā. Es izlasu tikai virsrakstus. Jā. Lai es apmēram zinu, kas notiek. Es nelasu pašu rakstu. Es vēl pasakoju līdzi tīri tā, nezinu, sporta pēc vēl, kas notiekās lielajā ģeopolitikā, bet Latviju vispār es esmu aizmirsis, kas, kur, ko, kā. Jā, bet es jau par to politiku tā, bet un tajā telefonā ir tā, ka es virsrakstu izlasu, bet man ir, tā kā man teica, viena nenormāla forša spēle, bumbiņu spēle bez maz, kur jāsaliek 3 vienāds un tik. Nervu nomierinošā esot. Naktī 12. Un viss, un tā ir man reāli. Es saprotu, es esmu kļūst atkarīgs no tās štrunta spēles. Būtu labāk, ka citām bumbiņām paspēlēt. Tieši tā, jo reāli ir. Un aizgājis gulēt. Un mēs, nē. Tā kā man draudzes, viņi jau ņirdz. Es tur tagad spēlēju to spēli. Atkal grūtākais, pasaulē grūtākais līmenis. Es saku, es nevaru, viņa ķipa relaksē, bet ir vienā mirklī, un es saprotu, man ir tā spēle, es neesmu nekad bijis šito spēlīšu spēlēt, nekad. Jā. Davai, man kaut kādā feisīti vai kaut kur izlec. Davai. Jau 2 mēneši jau. Atkarīgi. Es neatceros, kas tā bija spēles, bet vien izdzēs. Kaut kāda ferma veida, kaut kāda fermas veidīga. Jāaudzē kaut kāda figņa bija. Un tur ir tā, ka tur pēc 20 minūtēm jāiet un tur jānolaiž. Gurķi. Es domāju, ko es daru? Dolbajovs pilnīgākais. Es izdzēs to spēli, bet jau viss, kas ir jāizdzēs to spēli, un viss tu jāizmirst, tev viņa nav vairs. Bet man viņa kūpināšanas laikā, ja ir es visu esmu tur pie mājas, pēc tur zāli nopļaut, vairs jau ne, un kaut gan vēl vienreiz vajadzēs nopļaut. Jā. Kaut ko apdarīs, viss. Tev man tāds mājās potiņš atlaižos, labi, 5 minūtes. Ko darīs? Nesēdēs visu lektē tik, kā nesēdēs Facebookā, nelasīs tās ziņas. Ai, labi. Paslīdēja rociņu, ne? Jā, un šodien arī aizbraucu uz Rīgu, man vajadzēja gaismekļus tajā redakcijās nopirkt, un es biju 8:30 redakcijas no 9. Jā. Pusstundu. Tu saproti, ka viss jau... Nē, kaut kad pienāks tā diena, ka es vienkārši paņemšu, izdzēsīšu un viss, bet es pats par sevi brīnās vecums, laikam. Nē, es atceros, tur pilnīgais jau aizgāja crazy. Un tas pat nesen vēl bija. Naktī pamosties, Gurķi. Tur ir pagājis laiks, tur viss būs nogatavojies, visi var tik daudz savākt, tur kaut ko pārstādīt. Es atveru vaļā un pusstundu aiziet tikai tā, kamēr to viss sadara. Kapitāls laika zaglis, nenormālākais. Man pa TikToku, man dēls, to viņš ir TikTokā, tā nav TikTokā, viņam 20, janvārī 21 gads būs. Jā, Emīl. Liels jau esi. Un viņam TikToks te nav, bet es prasīju, kāpēc tev nav TikToks? Viņš saka, reāli skatoties TikToku, sanāk tā, ka viņš pēc tam nevar noskatīties filmu, viņi ir pa garu. Jā, uzmanības tas un es tā tagad arī aizdomājos, man ir grūti noskatīties filmu. Reāli no A līdz Z vienā vilcienā, filmu noskatīties, kaut kādu seriālu es varu uzspiest, kurš ir kaut kāds tur tās 40 minūtes vai tur, viena sērija, kā kuram tam seriālam. Bet filmu,
Un Emīls man to arī īstenībā pateica, un es par to tikai, ka es nedzēsīšu ārā. Pagaidām toši nē. Viņš man, kamēr 10,000 nesavākšu, necerat. Ko tu dzēsi? Ne, taču. Nē, tad es cik es varētu pārdot tikai kontu. Nē, labāk tad nepiesakojiet vairs Rolandam, lai viņš tur turpina bakstīties. Nē, es tik smuldu, bet es tad iedomājos arī, ka jā, kad šito Emīls arī teica, jā, ka viņš izdzēs ārā, tāpēc, ka viņš īsie video, reāli pēc tam viņš grib noskatīties kaut kādu Netflix filmu, viņš nevar. Jā. Viņš saka, pilnīgi tev tā zūd tā uzmanība, un kad viņa ātrāk beigsies. Jā. Bet šito viņš man pateica. Bam, gatavs, jā. Jā. Iemīlējās, sastrīdējās, sabučojās, atkal visu laimīgi bērni, un jā, visu labi. Bet šitādas lietas, kad tu pastāst, tad arī kaut kādreiz aizdomājas. Man vienmēr bijis tas, Rīga Valmiera ir pārdoma ceļi. Es braucu, es saku, dažreiz nogriežu mūziku mašīnā. Jā. Vienkārši visu kaut ko izfīčo. Tas. Un, kad man Emīls šito pateica, es braucu no Rīgas, un es ar tādu domāju, kad es pēdējo reizi tādu filmu no A līdz Z noskatījies. Senēs. Esmu, jā, bet ir citu iemeslu pēc nav sanācis noskatīties, jā, bet tā, ka es tagad sēdīšos un skatīšos filmu. Tagad izaicinājums ir 25. iesim uz teātri. Es teikšu godīgi, nav jau arī to filmu vairs ko skatīties. Es nezinu, jaunās filmas skatīties. Es te vienu latviešu filmu nesen. Davai noskatīsimies vienu latviešu filmu. Neteikšu, kur. Ķip komēdija. Noskatījāmies. Es teicu, ja es būtu gājuši uz ķinīti, es būtu smagi vīlēs, ka es vēl par to mēslu būtu naudā devis. Jā. Kapitāls mēsls, lai man piedod tās filmas veidotāji. Bet, nav jau, īsti nav filma. Es kaut kad nesen ar meitu skatījos Ace Ventura. Kapitālā filma. Ir kārtīgi var izieties. Stulbs un vēl stulbāks. Tas ir debilisma kalngals, bet tas ir tas, ko tev vajag. Tu gribi atsēsties. Atslēgties, ne par ko nedomāt. Un pastīties, ko idiotu, ko ņemās. Piedurties par to visu. Tā ir ritīgi. Un mēs ar meitu skatījāmies, un viņi tagad grib atkal redzēt Ace Ventura. Es atceros savu bērnību, kā man tās filmas patīk. Tā tagad ritīgi labas bija. Viss tur tie piedzīvojumi džungļos, un kas tur viss tur tik nenotiek. Tās filmas, ko tādi, ja es uzliktu, es varētu nostīties, ko tu visus tos tekstus jau zini no galvas. Visu, tu zini jau, ko tas Kerijs darīs, un visu. Tas pats arī stulbs, kapitāli debīla filma. Debilāku filmu vairs nevar iedomāties. Bet tu viņu skaties un saproti, ka tu atkal smejies. Viņi ir debīli, bet tajā pašā laikā viņi ir ģeniāli. Kaut kāds... Viņa, zini, kā debīli ir tiem, kuri viņi tiešām tā tikai virspusē skatās. Visām tajām filmām ir arī savi zemūdens, kā saka, tās, kur lasīt starp līnijām. Nevēl tas viņu reiz toči nemuldēšu, 10 toči nesu redzējis. Noskaties. Bet tām filmām ir, bet tādus pēdējā laikā kaut kādu normālu filmu tu straumēs noskaties? Nē. Es arī. Man meita nostījās, bet tā esot labi, jā. Es cik mazliet to fragmentu, es laikam neesmu tik mākslinieki. Tā domāju. Mākslinieks kāda veseli. Nē, tas ir super, visi grāns, super foršs pasākums, bet laikam... Zini kā, tā ir, ja tu viņu mazus fragmentiņu skatīsies, droši vien, kad ir nepaķers. Ir tāda filma, bija tāda filma, es neatceros, viņa bija arī... Bez neviena teksta, bez neviena vārda, tikai vienīgi, bet tur cinematogrāfija afigenākā. Tur katrs kadrs ir vienkārši mākslas darbs. Jā. Kā viņu sauc, es aizmirsu, bet nereāli krūta filma. Un tu viņu skaties un to arī saproti. Tur visu parāda, gan sākās ar dabu un dabas skatiem visādiem, un viņi tā kā tas stāsts pārvietojās pa pasauli, kā tur kaut kas notiek, kā tur, un tad beigās jau tur vairāk cilvēki parādās un visu, un tad pēc tam jau aiziet tādā jau crazy, kur kāda miskasta, kaut kādas tur svalks un kaut kas. Es neatceros, kā viņu sauc to filmu, bet tā bija nereāli krūta, bez neviena vārda, bet tā doma bija tik dziļa. Un tad, kad tu viņu jau esi pusē ticis, tev nenormāli aizrauj. Tu skaties un vienkārši wow. Bet tagad ir TikToks, ja ilga ir, tad nevar noskatīties. Jā. Nē, viņa bija pailga, bet kā viņa bija, bļāc. Un tā ir ritīgi krūta filma.
Ja es atcerēšos, aizsūtīšu tev. Jā, bet īstenībā nav ko skatīties tā, kad es arī, man ir viena no viedtelevīzijām pieslēgta, kurā tu vienkārši ieeji, gribi kaut ko tur, paskatīties vakarā. Jā, un tu secini to, ka tu vienkārši tiešām uzslēdz vai neesi, vai tur, vai stulbs un vēl stulbāks, vai, vienalga, vai klasika kaut kāda. Kaut kāda, jā, vai ledus laikmeta tur pirmo, otro daļu, vai Madagaskāra, kas arī īstenībā tur ir tik daudz pērles. Jā, Šreks ir ģeniāli tas arī, jā, ģeniāli komēdija. Jā, un tu beigās nonāc pie tā, ka tu uzspiedi jau apakaļ, jau visu to saprot. No jauniem nav ko skatīties. Tagad 25. datumā iesim uz kaut kādu teātri un brauksim un tad es ceru, Uzmanās teātris kritiķis Rolands. Jā, nē, es ceru, ka būs baigi labais, jo īstenībā, kad kaut kādi teātri bijuši, te paskaties kaut kādas tās review, jā, pa tiem teātriem. Zini, kas varētu būt labs tagad Sipiniece ar kas jā, tur vēl visādi es zinu. Komiķi tur. Mēs brauksim uz Pidžama trijiem, kaut kāds tāds esot, vai kaut kas tāds teātris. Tas ar Sipinieci, tur UFO laikam arī esot, jā, vēl veselu plējādi esot, jā, tas tagad baigi populārais esot, jā. Viņi daži tie šovi tur būs, tur, cik es sapratu, tā, ka viņi izbraukā tur. Es zinu, ka tas tagad ir topčikā, jā. Tā ir vēl, Valmiera arī būs, laikam. Jā, es zinu, ka daudz tur ieš. Es zinu, ka es gribēju aiziet, kad Sipiniecē bija tā stāvizrāde. Viss jau pateikts, vai kā tur bija, es neatceros. Viņai, kurš bija stand-ups. Jā. Un baigi gribējās aiziet, bet tā nesanāca. Man ir tā, ka Nē, šitie ir vecie krabji, kur ir UFO, jā, Sipniece. Nē, tas man tīrais subjektīvais viedoklis ir, kur var ierēkt, jā, viss kārtībā, bet tā, ka viņi komplektā krauzi, pieņemsim. Tas ir, es nezinu, man Sipniece krauziet komplektā uzreiz. Kas tas savādi gan atceries, ka bija, tas ir klasika vecie tie visi te teksti. Man viņi iet tādā kopā, ka tur ir tāda atsevišķi kaut kā neviens no otras. Man viņš tāds tandems liekas. Es nezinu. Tas mans subjektīvais viedoklis. Es, ka paklausījos, pieņemsim, tur gan viņi ar laikam ar to krauzi kopā bija. Kad es Star FM-ā, viņi tur strādāja no rītiem. Jā. Tagad vēl projām. Zoo pastāja, kas tas bija? Jā. Man liekas, ritīgi labi gāja. Jā. Ļoti labi viņa tur gāja. Tas tā kā UFO Fredi. Es tagad braucu uz Rīgu, es vai KLV, šorīt arī klausies, un es stāvu tajā sastrēgumā, un ja kāds cits, viņš neklausās to rādies vai kā, viņš domāja, ka bārdi dumši, es vienkārši sēžu un smējos, ritīgi. Tas ģeniāli prastais, bet ritīgi smieklīgais. Ritīgi forši. Nemaz netik prastais, pamēģini tā pašuķīt. Jā. Nē, viņiem tas tā viegli. Nāk ārā, tur tādas pērles. No kaut kāda mazumiņa, un tad tā pika uzvaļās tāda ritīgi liela, ka beigās paši arī ķiķina. Bet jā, tas ir, pa tiem teātriem visas arī tagad ejam staigāt, kādreiz aiziet tur, kā jaunies Valmieras teātris ir, turpat, tur taču no Igaunijas brauc. Tur, es nezināju, kā tur tas notiek. Tur ir teātris, piemēram, kad latviešu aktieri tur uzstāja, tur spēlē teātri, ejot subtitri. Igauņu valodā, angļu valodā. Jā, es nezinu, kaut kur, bet no Igaunijas brauc uz turien. Mākslīgais intelekts dāmas. Jā, un rītīgi, jā, tu jaunajā te. Un tad es arī, pasties tās izrādes kaut kādu, kaut ko te gribēju mātai uzdāvināt vārdienu, kā dāvinās. Es sapratu, ka nē, uzdāvinās būs neapmierināta tā dāvana, ka, jā, tur tas ir. Tur ir jāuzmanās uz kādu izrādi. Zini, kā tas, kas moderni, jā, kas man reāli besīgi. Es to nesaprotu laikam. Šito modernismu, ultramodernismu liek iekšā. Kas ir viss tur tās, viss ties padarīšanas. Man, nezinu. Nav tā. Es arī ne ar sīkiem. Es reāli pastos review, kas tur ir. Es gribu uz parastu multeni aiziet, kur, nezinu, Toms un Džerijs muļķiks. Muļķiks
No Madagaskara, kur nav visa šī tā fucking politika iekšā. Jā, tur ir rītīgi labs. Jā. Vēlākam laikiem, lai viņi tur studiju gados, lai viņi tur ņemās un domā par šitām tēmām. Bet, bērns, tagad gribās aiziet ar bērnu pasmieties. Jā, tieši. Man Madagaskara piemintāja. Tur ir tāds kāds, ka viņi, nezinu, otrajā Madagaskarā, ka to lidmašīnu uzvalk un tā viņi aizlido, tā lidmašīna nokrīt, un tad viņi atkal paceļās augšā un aizlido. Yeah. Un tie, kas te opusumi vai kā viņi tur te saucās, tie tur visi priecājās un uz tās platformas. Un man dēls, kad bija sīks, viņš teica, tēti re, un visi priecājas un viens nokrīt. Tur tāds, var redzēt. Es visu laiku skatos tā filmas, gaidu to mirkli, to modi. Un es atceros, un viņu knapi var pamanīt, un Emils bija sīks, viņš teica, jā, tur, viss priecājas, un viens no priekiem nokrīt, tas tur lejā. Un tādi sīkumi visādi, katru reizi tu kaut ko jaunu. Bet, tas ir klasika, jau klasika, ja domājies. Jau klasika, jā. Šreks, klasika. Šreks, tā ir vienkārši, tur ir tādas pērles, tur katra tā epizode, tur aklās tās liek kaut kādu tur bez mazliet Jamesa Bonda misiju izpildīt aklajām žurkām, pelītēm tām, kas tur baltās. Protams, nekas nesanāk pirmajā gājienā uzreiz tur viss izvīt. Nē, tur ir visā tajā iekšā. Un sīkais bija kā kutināts rēcis. Tā kaut kāda moderno. Man pašam vajag patika agrāk tās animācijas viss. Es ilgi vēl skatījos animāciju filmas, kas ir, tās lielās filmetrāžas. Man patika, jā. Joprojām patiktu vēl kaut kādas vecās pastīties. Jau noscīt vecās. Jā, šeit tādi jau var. Tas aizgāju uz to te Karala lauku, kas bija pārtaisīts, tā kā uztaisīts pa jaunam tur tā. Kaut kā nebija. Stāsts vecais tikai jaunās krāsās. Kā viss tas pats, bet tā super ultra moderni. Tur tā grafika tur afigenākā tur. Principā izstāsta tā kā īsts gandrīz. Tur laikam bija mēģinājums tā kā pievilkt tai realitātei visu to. Tā. Kaut kā ne. Toreiz atceros, ka tā oriģinālā filma bija krietni tāda, ka tur ritīgi visus to sirdi izravēja kārtīgi. To es atceros, jā. Te nebija galīgi tādas emocijas. Mēs bijām uz ķinīti. Es ar meitu šo tādu ķinīti aizlaižu, tad jau tu sēdi un skaties. Jūs jau Siguldā tas foršais ķinītis, kur var bezmaz ēst vēl pasūtīt? Nevis bezmaz, bet tur var ēst pasūtīt. Var pareizāk sakot, var pasūtīt, ēst, dzert un visu iespējamo. Jā, tur ir karaliski. Bet tas vienīgais ķinītis, vai ne tāds, kur tā ir? Vai Rīgā arī? Man liekas, ka Rīgā Akropolē ir, tur tajā jaunajā Akropolē, kas ir. Man liekas, ka tur ir kaut kas līdzīgs. Es jau tik tālu tagad no Rīgas, ka es nevaru vairāk. Es nezinu, man korķis ir tārā. Saka, šodien drausmas. Bet tu arī brauc 9 no rīta uz Rīgu. Guten morgen. Nē, es 6 izbraucu no Valmieras. Es biju jau pirms 8, jau tur, kur vajadzēja man būt. Bet pēc tam man izrādījās, ka man vēl uz Dzirnavielas centra bija. Jā. Ārprāts un drausmas īstenībā. Un tā kā iedomājies, ka tevi katru dienu tam cilvēkam no Pierīgas jātiek kaut kur uz Rīgu, tas ir drausmas. Pierod. Pie viss pierod. Nē, protams, ka pierod. Nezinu, ja tu ikdienā brauc, tu jau arī zini, kuru josla ātrāk kustās, kurā distancē, kur kaut kāda, nezinu. Pieņem, un es jau no tā visu, es jau atgājis jau. Jā. Kā vairs te Rīgā nedzīvoju, un tad es jau arī vairs nezinu tos pareizos likumus braukšanas. Es pāķis atbraucis, esmu jau. Jā. Bet, sanāk jau šeit uz Rīgai šo tu ne? Man nedēļā reizes esmu. Nedēļā reizes kaut kas sanāk, jā. Bet, tā, ka man tur tagad, es nezinu, kam būtu jānotiek, lai es tur varētu atgriezties. Nē. Es esmu pieredzis pie manas Valmieras. Pēc Brēnguļiem? Brēnguļi man ir, vecāki dzīvo Brēnguļos, un man deklarētā dzīvesvieta ir Brēnguļos, bet tā es Valmierā. Burkānu ciemā dzīvoju. Jā. Burkānu ciemā. Bet Valmiera tā, mana Valmiera. Ne, tiešām ritīgi, es nezinu, man tā pilsēta tā patīk arī vakarā, ka izēja pastaigāt, saprot, ka viss ir ritīgi forši sakopts, tīri, tur vasarā ar, ka brauc, tur dobīts tiek ravētas, laistīts, viss tur tas, namsaimnieks ņemās un viss, super vienkārši. Tāds tagad arī uztaisīja pagājuši gadu veloceliņu, ja tu brauc uz Brēnguļiem, tu zini, ka tur vēl
veloceliņš no Valmieras uz Brangļiem, veloceliņš. Jā. Viss izgaismotais, visi tie 6 kilometri ir labajā pusē brauc no Valmieras uz Brangļiem, tad labajā pusē bija veloceliņš, jo tu biji skaidrā prātā. Es biju skaidrā, es pats pie stūras braucu, bet... Jā, ar Mārgu vēl visu ceļu garumā Mārga, jā, un tur uztaisīja veloceliņu, jo, daudz brauc ar... Vienkārši tāpatās aizbrauc līdz brūzim, izdzer kādu aliņu un minās apakaļ. Tur ir arī, kas ar skrituļus lidām slido, vienkārši tāpat staigā, skrien. Tur ir arī saucamās dāčas aiz Brēnguļiem, dāču tie ciematiņi vairāki un baigās attiksme agrāk bijusi tā ceļa. Jā. Viņš arī šaurs un baigās attiksme, velos attiksme bija uzblies to veloceliņu. Tas ir rītīgi labs, tiešām. Es tur tagad tumšajā laikā brauc iekšā, tālās gaismas vairs nav jāslēdz iekšā. Tur viss izgaismots, super, viss. Tiešām. Un kaut kā es ievēroju, arī agrāk beigt tie meža zvēri pa to ceļu kursē. Tagad vairs nav laikam tās gaismas. Es nezinu, kāpēc, bet katrā ziņā viņi tur vairāk nav manīti. Jā. Tik ļoti, lūk, un visi tie veloci tagad no tais uz otru, tur tādi murmoži, mums kā auguri ir tur uz turien tais veloci. Un viss tā Valmiera, principā ir ričuki izbraukājumi. Izstaigā. Izai pastaigāties, nostaigājam 8 kilometrus, kur nākamreiz iesim? Uz kurien te ir? Nav jau kur iet, viņi jau mazi ir. Tā principā tev vienā vakarā var visai tai Valmierai izčāpot cauri, tikai savādākos tur tajos. Bet forši. Valmiera tā pilsēta. Siguldā tādā ziņā forši tur var iet un iet. Es, pa to Gaujas senlai tur var visos virzienos. Tur tik daudz visādas taks un pakalni. Jā, tur ir tik krūti. Tur var mēnesi iet un katreiz cits maršruts. Tas ir interesanti jau, jā. Kur tur arī brauc no Brēnguļiem ar tās supiem un laivām, un ko jūs tur maucāt uz to Gauju, iet Gaujā, pēc tam uz Gauju, un tur arī iet gar kreiso krastu, iet tā taka. Arī. Jā, mēs tur satikām pāris pretīm nācējus. Jā, un tur jau arī tur ir tāda satiksme, kā labs laiks, vai sestdien, svētdien, man tieši sanāk pāri upē, es visu to redzu. Jā. Tur ir baigās satiksme. Tā kā, es saku, un tādā ziņā, tagad Rīgā, ja man vajag, es negribu. Nē, protams. 30 vairāk gadus Rīgā es nodzīvoju purciem puika, jā, bet, es saku, es aizbraucu, es skatos uz to māju, es domāju, ārprāt, es te tik ilgi esmu nodzīvojis un tos, bet kā tev tas ir? Taču visu savu apzināto mūžu tur esmu nodzīvojis. Skolas, viss. Tu tā kā bērnība pa Rīgu? No 5 gadu vecumu. Jā. No 5 gadi līdz, te tagad kaut kāds 7 gadi, šito galu, jā. Pārējais viss ir purcēm. Jā. Purčiks. Purčiks čaus. Otrais purčiks. Visi klubi Rigondas un tur mums te paši visi slāvu klubiņš ritīgais apakšā klondēgi. Tur tāda savu bohēm. Bet gadā reizi mēs čomiem, mēs ir 4 čomi, kas esam no tā 5-6 gadu vecuma, kas tur Rīgā dzīvoja. Esam kopā, mēs gadā reizi aizējam uz to purcēm klondaiku, pabaudīt alkoholiskos dzērienus un arī uz klondaiku, un arī uz to Rigondas, to slāvu klubu mēs aizējam. Rigonda, tas pat īsti nezinu. Tas ir, ja tu aizies laķinēs un treņukos, tu būsi. Savējies. Jā, sajies. Vai saģot pareizi? Skaidrā prātā tur iet, nav iespējams. Bet, ņemot vērā, ka tas alkohols tiek lietots reti, tad ir. Tik sen es biju klubos, un mēs tagad uz vienu pasākumu aizbraucām. Izņemot tur, kur es pats kaut ko pabļaustos. Tad es aizītīju miglā, tur kaut ko tāpājos. Bet tā, kā braukt vienkārši uz klubu, mēs aizbraucām ar Fedbruks uz drum and bass pasākumu, kur viens no viņam zināms DJs spēlēja to drum and bass. Fuck. Tas nav vairs priekš manis. Es tieši gribēju prasīt, cik tu ilgi izturēji. Es turēju, kamēr viņš nospēlēja savu setu. Tur. Es to pieņēmu, ka tas ir tāds mākslas veids. Tas tā kā tu saki, ka tu negribētu traumu skatīties, jo tu neesi tik liels mākslinieks. Es arī laikam neesmu tik liels mākslinieks. Tur ir
tas ir tāds ritīgs undergrounds, savs tāds, tur ir, savu ļoti nišīgi, tur tā publika droši vien, kuram tas patīk. Tur ir tā, ka tā vibrācija ir tāda, ka tu, savas domas vispār aizmirsti, kad dzirdi, bet tu reāli sit pa krūšu, kur visu laiku tā, kad rītīgi klapē. Rītīgi klapē, jā. Man vairs tas nav, tā nav mana ģēla. Kaut kur tas ir pārgājis. Šodien, braucot uz Rīgu, tieši SVH UFO Fredi kaut ko runāja, un kaut kāds tur par rēvu, kaut kādu pasākumu, kurā gadā, kur tur bijuši rēvā vai ko. Jā. Un es atceros, kad mēs ar tiem pašiem čomiem bijām ļoti sen apakaļ, mēs vēl mācījāmies Videnē, 5. Videnē Purcēmā, un mēs bijām Spilves lidostā uz rēvu. Jā. Tas ir vienīgā reize. Uz rēvis gribētu aiziet. Tur bija manās tajās atmiņās, man tāda veida muzika nekad nav patikusi. Yeah. Bet tad tas rītīgi likās baigi interesanti. Man tā liekas, viņš bija ņiļgaļņiks īstenībā tādā laikā. Kaut kāds, es nezinu kā, bet Kas vispār ir ņiļgaļņiks tajā laikā? Jā. Tas bija kaut kāds 98. gads varētu būt kaut kas tāds. Un, Spilves lidostā, nezinu, es no Purčika līdz Spilves lidostai, un tur, viņi jau tā Staļina laika ēka, tā Spilves lidostas, tā administratīvā ēka, viņi jau bija pamesta tur viss, un tas atceros bija tas rēvs, man ritīgi patīk, bet viņi šodien runāja par to rēvu, es sēdēs tajā sastrāgu un domāju, mēs taču rēģi, Jāku, Jurģi, man tā liekas, mēs bijām uz to reivu tajā Spilves lidostā. Man tā mūzika kapitāli nepatīk, bet tad viņa bija ritīgi labi. Ja mani tagad noteikti aizvest tur, es arī domāju, tā kā tev būtu, ka nē, es esmu pa vecu. Nē, reivs vēl ir tāds, viņš ir, viņam ir savs bedrs un augšs. Ka tev visu laiku uz stroboskopu kaut kādu malstu, jo tur jau... Jā. Bet tur bija ļoti tāda, viņa visu laiku tāda, tā kā, varētu teikt, ka viņa pilnīgi tā kā meditēja, ne meditējoša, bet, viņa tad tā kā tev tādā tā kā transējoša. Bet cilvēki daudz? Nē, nebija daudz, bet tas arī nav tāds baigais masu pasākums. Tas bija tāds ritīgs undergroundiņš, tajā cehā, vai kur tas bija. Kurš Rīgas centrā, var teikt, tā vieta cehs. Tur tā Ģertrūdas baznīca, bet otrā galā sanāk te pašai Ģertrūdas ielē, man liekas. Kurš netālu no Krastielas, tur sanāk, tajā pusē. Tajā galā. Jā, tur ar vien tā baznīca ir, kur jāpils riņķi ir. Tur tāds, kaut kur tur netālu. Netālu no Zinātņu akadēmijas un viss tā pasākumu. Bijusi kaut Puškinielas un tas rajons. Kaut kas to, jā. Tad tur bija tāds pasāciens. Un, varbūt, ka vēl paklausīties uz austiņām tādā puslīdz iedzīgā skaļumā, varbūt vēl kādu brītiņu var tādu mūziku. Bet tā, ka sita zarnas ārā. Sita ritīgi zarnas ārā, tas nav priekš manis. Es arī nevarētu, jo ir kādreiz brauc pa ielu vai ko, arī tie pašā Valmierā brauc, un var redzēt, kāds jaunietis mauc kaut kādu bēmas, kur numurzīmu drabas. Kas viņam tur iekšā darās? Es nevaru. Nē, man nav. Ir kādreiz. Jaunībā tur darās. Ko tu te vecais sēdi savā tur Mercedesā vai vienalga, kur un atpūties. Mierīgi klausies savu šlāgerīti. Tad nepiesējies. Es šādā Latvijas rādio tieši tā. Valmierā ļoti labi skan viņš. Vienīgais. Tā kā tā. Tu netaču. Bet, jā. Un šodien par to reivu es pilnīgi tā, ka es pieķeru pie domas, ka es vairākas reizes tā iedomājos, tagad būtu tāds uzsākums, kā man tur patiktu. Vai man patika, tā kā man tās atmiņas ir ritīgi labas, ritīgi krūta bija forša, vai arī man tā mūzika nepatika. Bet tas viss tajās Spilves lidostā, es atceros, tur viss tās kāpnes kaut kādas, tie stroboskopi, kādi viņi tur bija, kaut kāds lētais gals, kas noteikti vispār redzēja sūdīgākais, kas var būt. Bet, Lieza un bija, kapitālākais pasākums bija. Bet jā, reivčiks bija Spilves lidostā. Tagad vispār kaut kāda tad reiva pasāka. Es nezinu, man tā liekas nav. Es neesmu bijis nekad. Es gribētu, bet uz tādu kvalitatīvu aiziet, kur tiešām labi DJ strādā. Tāds varētu būt, jā, bet tur nezinu, kas tas bija. Tur bija diskos sarakstīts vienkārši un kaut kas mauca. Jā. Crazy.
Nu, ot, papļāpājuši mēs esam. Jā, vistas. Vistas, bārdas kūpinājumi, Rauhaus siltumnīcas. Windows vista. Windows vista. Jā. Bārdas vista. Viss notiekās. Bārdas kūpinājumi. Bārdas kūpinājumi un Rauhaus siltumnīcas. Jā, arī rulē. Mūs var atrast gan mani, gan Mārtiņu. TikTokā un visās pārējās sociālajās vidēs. Jā. Tā kā jā, nu ko es varu pateikt? Vecās bizītī. Jā, arī tev, un es varu pateikt liels paldies, kad es esmu šīs sezonas pirmais. Jā, es saprotu. Nosaukums kā sezona, vēl kaut kas. Bet jā, nu, šajā sezonā pirmais, un tā jau gan jau tu aizies šitais pasākums atkal. Galvenais, lai tev ir tas... Nenoved sevi līdz tā. Ai, nē, tad nevajag, tad taču nevajag. Es arī nevarētu nekad to darīt tā. Ja man nav iekārienas. Čerez ņihaču. Nē, var vienreiz kaut ko tur izdara, kaut ko, jā, bet, nu, jā, ko tas sistemātiski, nu, tad, nu, nafig. Jā. Tas nav to vērts. Vajag iepauzēt, lies tā pakaļ. Tieši tā. Tev taču tieši saucās restarts. Nu, jā, restartēties. Nu, jā, nu, visu, un tieši tev tagad arī ir, tieši tā, ot, manā dzīvē arī restarts. Tev ir, tavam podkastam ir restarts, un tā arī mēs viņu ierestartēsim. Tā kā liels paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka atbrauc. Kūpinājums saņems pa pastu. Pa e-pastu. Pa e-pastu. Jā, restartējamies. Davai, čau. Restart together. Restart together.